Dāmas un kungi, paldies! 10. reizi man ir gods kāpt uz šīs skatuves. 10 gadi ir pietiekami ilgs un tāds analītiskām pārdomām un vērojumiem parocīgs periods. Un paldies, ka mūs atbalstat. Mēs šo sociālo projektu kopā ar Nasdaku arī nākamos noteikti 10 gadus veidosim, un mums ir prieks, ka tās vērtības, ko mēs publicējam, iegūst lielāku sabiedrības uzmanību, rezonanci un tajos darījumos, kas notiek vai tiek plānoti. Cienījumās dāmas, godātie kungi, tad sākam ar pirmo nomināciju – Baltijas vērtīgākais uzņēmums top 10. Un uzvarētājs ir Swedbank. Allaži patīkami saņemt atzinību, arī gadījumos, ka varbūt pats personīgi neesi galvenais panākumu kaldinātājs. Vērojot gan arī pērnā gada topu, tad mūsu tas gandarījums būtu vēl krietni lielāks, ja virs mums priekšā būtu daudz vairāk ražojošu un eksportējošu uzņēmumu. Es gribētu redzēt uz priekšu ejot vēl daudz gudrāku un inovatīvāku sabiedrību. Un tāpēc mūsu pārliecība, ka tieši izglītībai un izglītības kvalitātei mūsu valstī būtu jābūt prioritātei numur 1. Un tā, ka no savas puses darīsim, ko varam, un ceram uz vairāk domu biedriem gan privātajā, gan valsts pusē. Paldies vēlreiz un tiekamies nākamgad. 10. gadu pēc kārtas mēs pasniegsim balvu vērtīgākajam Latvijas uzņēmumam. Un jāsaka, šogad bija tiešām, redzēsiet pilno topu, protams, pēc dažām minūtēm, ļoti sīva konkurence par pirmo vietu. Neskatoties uz to, ka kopējais tirgus apstākļi, tirgus konjunktūra arī noskaņojums biržās, nav tik bijis varbūt optimistisks kā citus gadus. Tātad šis uzņēmums, ko mēs visi Latvijā labi zinām un lepojamies, kārtējo reizi ir vērtīgākais Latvijas uzņēmums, un es Āri Žīguru, Latvenergo pārstāvi, aicinu uz šejieni. Latvenergo vērtība noteikti nav tikai dzelži un pamatlīdzekļi, kurus esam uzbūvējuši mēs un mūsu priekšteči, bet vērtība ir cilvēki, kas strādā Latvenergo, kas prot darbināt šīs iekārtas, prot saražot daudz un ļoti daudz vērtīgas produkcijas un prot to pārdot. Cienījumās dāmas, godātie kungi, šeit stāvot es konstatēju tādu sakarību, ka visi mūsu galvenie nominanti, viņiem ir tāda vai citāda sakarība ar biržu. Tātad Swedbank ir mūsu biržas biedrs, Latvenergo ir emitējis obligācijas, līdz ar to cik es esmu pieminējis šo sakritību, tad droši vien jūs varat iedomāties, ka arī nākamajam nominantam būs kāds sakars ar biržu. Analizējot šī gada rezultātus un pēdējās 10 gadus rezultātus, mēs nonācām pie secinājuma, ka mums ir viens uzņēmums, kurš ir izcēlies ar visstraujāko vērtības kāpumu. Un šis uzņēmums ir arī biržā kotēts uzņēmums, tā ir akcijas sabiedrība Olenfarm. Paldies par apbalvojumu. Protams, man ir paties gods, ka es pārstāvu tik veiksmīgu uzņēmumu, kurš Latvijā nodarbina vairāk nekā 1000 darbinieku, ka mums ir iespēja savu peļņu ar investēt un attīstīties. Tā kā paldies jums, paldies mūsu kolektīvam, un lai tādu uzņēmumu būtu, protams, vairumā. Šie 5 uzņēmumi ir spējuši, neskatoties uz visām grūtībām, izaicinājumiem krīzes, kas bija valstī, tomēr noturēties desmitniekā. Latvijas mobilais telefons, lūdzu, uz skatuves. Gunārs Dambergs. Nākamais uzņēmums, ko vēlamies aicināt uz skatuves, ir Lattelekom. Es aicinu valdes priekšsēdētāju Juri Gulbi. Tagad Latvijas gāze, valdes locekle Zana Kotāna. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži. Un pēdējā intriga akcijas sabiedrība Latvenergo.
aicinu pacelt tostu par godu tomēr Latvijas vērtīgākajiem uzņēmumiem vērtībai. Jo vērtība, jūs tiešām esat visi mūsu vērtība, šī vārda tiešā nozīmē, esat svarīgākie, labākie, lielākie darba devēji, lielākie nodokļu maksātāji. Tā kā paldies, ka tāda esat un kāpinām vērtību arī turpmāk. Paldies!